Vārds septembrim, kur Dievs liek pievērst uzmanību. Kad tu redzi 911 vai 112, tas nozīmē pievērst uzmanību zīmēm, ko Dievs rāda tev, kas nāk nākamais. Viena no lietām, kas nāk, tev ir pārdabiskas kustības pēkšņi, lielā ātrumā. Septembrī, kur tiki sagatavota, tev vajag būt ar Dieva tempu. Šomēnes pārdabiskas kustības ar pārdabisku ātrumu, kur vienā brīdī esi noteiktajā vietā un tad pēkšņi iekriti momentā, kur pamodies garā. Tas atspoguļosies tavā dzīvē. Kad Dievs runā ar tevi, tev jāskatās uz to, ko viņš rāda, ne tikai, ko tu dzirdi, bet ko rāda, ko liek tieši priekšā sejā, lai saņem šo ātro kustību, kas ieņem vietu. Dievs vēlas, lai kādam kaut ko nodod, kādu ziņojumu, sarunu. Piedod un atlaid, lai nekas nebloķē šo kustību. Kad saņem pravietisku vārdu, tu vēlies gudrību un instrukciju. Kad ir ātra kustība, ātras pārmaiņas un lietas tiek pātrinātas, fokusējies tikai uz Dievu, ne uz cilvēkiem. Vārdi, kas nāk ārā no cilvēku mutēm. Cilvēki nav mierā ar šo ātro kustību, nesaprot, kāpēc dari to, ko tu dari. Svētais gars palīdzēs tev būt tur, kur tev jābūt, un saņem to, kas jāsaņem no Dieva. Tu saņemsi šo ātro kustību un pārdabisku ātrumu šomēnes. Pievērs uzmanību septembra zīmēm.